Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība spērus nākamo soli un nosūtījis vēstuli ministru prezidentam ar aicinājumu sniegt atbalstu trīspusējā memoranda kvalitatīvā izstrādē, kas noteiktu pedagoģu algu palielinājumu nākamajos gados un nozarē plānotās reformas. Arotbiedrība joprojām vaino izglītības ministrijas amatpersonas par novilcināto memoranda izstrādes procesu. Atgādināšu, ka arotbiedrība tikai 19. septembrī saņēma vienošanās melnrakstu un norādīja, ka tas nav dokuments, kādu tā gaidīja. Pedagoģu pārstāve vēlējās redzēt plānu ne tikai nākamajam gadam, bet sistēmas pēctecību vairākiem gadiem. Taču tagad pat to atliekot malā, lai nekavētu sarunas par nākamā gada atalgojumu. Šodien arotbiedrībā norāda, ka sarunas par skolotāju minimālo algas likmi nākamajam gadam rit ļoti smagi un lēni. Atgādināšu, ka memorands pedagogiem piedāvā darba algas pamatlikmes palielinājumu līdz 295 latiem, jeb 420 eiro no nākamā gada 1. septembra. Arotbiedrības vadītāja Ingrīda Mikiškoja izsaka šaubas, ka šāds piedāvājums pedagogus varētu apmierināt. Arotbiedrībā to vērtē kā, citēju, mazu puspakāpienu uz priekšu.